skaisto decembra laiku, ja mēs tā pie laikapstākļiem pārējām. Ilza arī bija? Jā, pie laikapstākļiem runājot, man ļoti patika vakardiena, it īpaši dzestrais augstais rīts un diena, kad, valsts lielākajā daļā tomēr uzspīdēja saule. Te pāris fotomirkļi, kas iemūžināti ar rīta agrumā dzestro gaisu, kas apklājas vēl tādus koši zaļus dažus augus, dažus arī iekrāsojas pavisam citās krāsās, bet jāteic, ka ne tikai Latvijā vakar rīts un diena bija visai ar tādu ziemīgu jau noskaņu Igaunijā un Igaunijas ziemeļa austrumos. Tur snidzis ir arī nedaudz vairāk, un šīs te fotogrāfijas parāda, ka tur jau tāda pavisam ziemas aina paverās. Latvijā arī aizvadītajā naktī daudz vietas snidzis, Kurzemē no 1 līdz 3 centimetriem sniega, bet jāteic, ka sniegs nebūs noturīgs un jau nedēļas izskaņā atkal kļūs siltāks. Par braukšanas apstākļiem. Tad rīta agrumā daudz vietu uz valsts galvenajiem autoceļiem braukšanas apstākļi bija apgrūtināti, bija izveidojies aplidojums. Šobrīd pakāpeniski situācija jau nedaudz uzlabojas. Šajā kartē ar zilo krāsu ir iekrāsoti tie ceļu posmi, kur braukšanas apstākļi šobrīd ir apgrūtināti, uz tiem ir izveidojies aplidojums. Diena lielākoties būs mākoņaina, daudz viet ir gaidāmi nokrišņi, lielākoties neliels sniegs, vietām arī slapšnieks, savukārt Kurzemē un Kurzemes piekrastē tas galvenokārt būs lietus. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no 0 līdz -1, -2 grādiem, Kurzemes piekrastē līdz +1, +2, un valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmēns dienvidu austrumu vējš. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd gan vēl visai dzestras, gaisa temperatūra -1, -2 grādi. Dienā mākoņains laiks, brīžiem ir gaidāmi nokrišņi sniega un slapja sniega veidā. Un dienā Rīgā gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz +1 grādam. Pareizais laiks 7 un tūlīt jau 2 minūtes. Labrīt, esiet sveicināti 7 un 2 minūtes. Sabīnes, Sarmas un Klaudijas sirsnīgi sveicinām visiem, kam dzimšanas dien, protams, arī Raimonds Tīguls, komponists. Nepieminējām iepriekš aktrise Esmeralda Ermale, un vēl noteikti daudzi, kurus mēs nepazīstam. Jāteic arī Satversmes tiesas, starp citu, 28 gadus atzīmē kopš savas nodibināšanas.